kādās lielās lomas, tad nav kur likt. Tā jau tas vienmēr bijis un būs. Varbūt, ka vienmēr tā nebūs. Nebūs. Atsta to padarīs citādu. Nu, kas tad ir, Kārtiņko? Vai kāds nesis plakš un noplīsi? Nu, ja. Te jau nav nekāda Pavlīte. Tā nu gan. Saki, vai te sieva arī ir? Vai, Dieva. Daudzas. Nē, es domāju, tāda īsta. Ne, tādas nav. Un nav ar vajadzīgi. Tā viss nesaki. Redzi, man jau Dieviņ divus vīrus pieņēma, un tagad es esmu vecā. Nu jā, redzi, man tās ir tāda mīksta. Es nevaru pacies, ka vīrietis redz pats tā dzīvo par sevi. Skaties, es tev atvesu zāļu šņābi, kad vai neesi sastaipījies. Piedzer. Nu jā, tādu runāšanu tu esi un viņi saprotu. Ej, Buņka! Kas ir? Ej, panāc šur! Tanteņa atnesusi šnapīti. Tantiņa? Atdodi. Atdodi. Tantiņa. Pārdodi, ka tev plašs par īsto cenu, tad vienā gadā tiksiet pie naudas. Pārdod. Jā, kā tad tu pārdod? Nav cena. Paglabā, kamēr cena ceļ. Paglabā. Jā, kur tad tu paglabā? Ledus pagrabā. Ledus pagrabā. Jā, kas tad tāds te ir? Vekše, vodniekam vandarim tāda nav. Nu, kur tu nevēl nu? Ja nav, tad var uzcelt. Jums jauniem lielas mutes. Nav vairs tie laiki, kad mēs bijām jauni. Ja ko te jūs tādu savā jaunībā esat izgudrojuši? Neko. Esat izgudrojuši ko jaunu? Arī ne. Tad tagad lecojieties, kāšat jūru un žēlojieties, ka zivju mās. Bet tu, vai tu esi ko izgudrojis? Gudrais no austrumu zemes. Man liekas, ka es. Un kas tas tāds būtu? Jūs visi pazīstat zivju mūrgus. Tādus, kādus liek upēs un ec. Nu, lūk. Kādu pašu murdu, tikai daudz lielāku un stiprāku varētu noenkrot jūrā. Jūrā? Murdu? Jā. Rats un rats. Man uz vietas. Būtu tik pats kā mūžīgi apmest padalo. Rītos tikai vajadzētu patrot murdu asti un izlūkot, kas ir ķēri. Saki, Oskar, vai tu šodien neesi dzēris? Jūra murda. Viņam jau nav viss mājā. Tas man jāsaka. Kaut gan viņš ir mans paša dārs. Oskar, vai tu neatnāksi kādreiz pie manis? No tad es gribētu ar tevi par šīm lietām tā nopietni parunāt. Ja? Var jau aiziet. Anitai beidzās skola, un Edgars aizbrauca uz Rīgu pakaļ. Nu, tad jau varbūt manu Robertu arī būs paķīris līdzi. Noteikti. Skaties tik. Salasīs pilnu laivu dziedātāju.
Labdien, Anita. Nu, lielais spēka vīrs, nesli mani malā. Oi. Es vēju kā ar vienu. Ja, nu, ko tu citu? Tu tikai neaizmirsti, ka tagad es esmu mājās. Atnāc kādreiz. Mifīt, tu vari man apsveikt ar ģimnāzijas beigšanu. Apsveicu. Bet kur tad mantas? Laivā. Tā, nu tad ej uz māju. Jā. Mēs ar Edgaru čemodanus aiznesīsim. Oskar, tu tikai neaizmirsti, ko es teicu. Neaizmirsīšu. Ko? Sveiki, brāli. Sveiki, Robert. Nu, ko tu mājās nenāksi? Nu, būs tev jāiet. Jā, mans dēls Roberts. Tas tik ir vīrs. No tā es iztaisīšu Kongo. Viņš nenodarbojas ar niekiem tā kā Oskars. Ej, kļāvā. Kā tad Roberts varētu studīt, ja Oskars nesadās pa māju kā zirgs? Māja. To jau var viņam paliks kā māja. Ar visiem pārādiem. Žāvedās veids vēl strādā? Tūliņ jau būs jābeidz. Saki, vai tā nav zālīs viens tāds tur pašā stūrītī? Jā, tā ir viņa. Skat, kas tam prašu meiči izaugusi. Jāiet sasveicināties. Vakar, meičas. Meitas, liksim uz students kungs pie darba. Redz, kā tādi Rīgas kundziņu strādā. Es jums gan rādīšu Rīgas kundziņu. Jums gan. Kas sen čaku dari, cik liela izaugusi. Ka gandrīz nepatīt vairs nevar. Netīrsim tagad mieru! Meitas, varat iet mājās! Es arī iešu! Redzēsi no es jau. Vai tu vēl nenāksi? Nē, vēl, man tev šis pēc jānoklāj. Labvakar, Oskar. Labvakar, meita, labvakar. Zemtās. Jā. Bet tev ko jāsteidz? Jā. Parunāsimies. Jā. Kāpēc tu pie mums vairs neatnāc? Kāpēc? Nezināt laika. Un bez tam cilvēki jau tūlīt domā nezinu ko. Nu, lai domā. Te ļaudīm tur var būt pretim, kad tu atnāc pie manas māsas. Ļaudīm nē. Bet tavai mātei. Manai mātei. Jā. Viņai liekoties, ka es tikai tevis dēļ draudzējoties par Lidiju. Un tāpēc tu gribi bēgt no manis. Tev nav draudzeņi. Arī es esmu gluži viens pasaulē. Tā taču vajag kādu ar ko parunāties. Tā jau ir. Bet tu esi ļaus dēls. Un es esmu tikai zālīšu cents, ko tavs tēvs algo riņģu vēršanai. Kāda tam ir nozīme? Vai tu zini, Zemta? Man tiešām sirdī ir tāds tukšums. Un
studente. Tu esi tāda laba, klusa un mīļa, kā māsa. Arī tu esi citādāks kā cits puišas ciemā. Labāk. Hei, Jim, kas te nu? Deg vai? Nekas nedeg. Varbūt atrauc, garos atrauc. Nu un tad? Runā tā kā tā. Tā tad būs ieciešana. Garoza Nikolai saicina visus ciema vīrus biedrības pupas. Garos atrauc. Varbūt atrauc. Garos atrauc. Varbūt atrauc. Garos atrauc. Tā, nu sakiet paši vīrie zvejnieki, lai garoza ir ko cilvēks palaukā. Notaliet uz jaunu zveju jauniem lašiem! Priekā! Nu sakiet nu paši vīrie, vai ir vēl kāds, kas negribētu savus lašus nodot man? Patorunā, tikai jums. Kas man patīk, es esmu tādi prātīgi cilvēki. Ko tī tauns dārs pļāvā? Tā neredz vīru pulkā. Oskars? Viņš jau man tāds pusdūns. Galva pilna visādiem ārmiem. Jā, grib likt jūrā mūždu. Jā, un ceļš ledus pagrabo. Ko? Ledus pagrabo? Kas Neļauj tam puikam. Riekoties un saņem viņu stīgu. Un saņem svāri. Kas? Tev veikselis? Nu jā, tā jau ir garos. Tā jau to nokārtosi. Es vienmēr esmu saticis ar jūrmālas zvejniekiem, kā brālis ar brāļiem. Brālis, atradies brālis. Jā, gan, Vandara kungs. Es esmu jūrmālas zvejniekiem nepieciešams un vajadzīgs. Nu, zvejniekiem tu esi tikpat vajadzīgs, kā sunim ērce. Jā, no viņiem tu iepēc lašus par 50 centimiem mārciņā, noliec uz ledus un vēlāk tos pārdod par 4 latiem. Labdaris! Bet ko tu pats dari? Rīgā tu nopērci darbu mustā, bet jūrmalā pārdodi pa mārciņām 3 reiz tik dārgi. Tad ja nav brīnums, ka var pēc jaunas mājas un skolot bērnu. Liec maniem bērniem mieru. Es viņus varu skolot, ja viņi ir to vērts. Tu vari savu peļņu saliet rīklē, ka to man nav nekādas daļas. Bet tā ir nelietība, kad apdzirdi zvejniekus un piespied viņus savas zivis pārdot tev. Lai nepārdod. Tad tu piedzīvi tos vekseļus, kas tev ir kabatā. Izspiedējis. Ei, vīri! Vai ir vēl kāds, kas domā tāpat kā viņš? Vai redz, te tev nav neviena piekritēja? Lai viņi dara kā grib. Bet no manis gan tu nedabūsi nevienas asakas. Var vajadzīgs. Labvakar, Surma. Labvakar. Nāc no vīru pulkā, ietesim kādu lāstu. Paldies, es jau tepat pasūtīju. Tavā vadā esot brīva viena vīra tača. Jā. Tu esi? Nē, tās. No tā nekas nevar iznākt.
Mums pašvīriem arī vajag robu. Nu, pļāv, kas tad būs? Tas robs būs Garozas kungam. Kamēr es par Surmanu, tikmēr ne. Tev te nav nekāda teikšana. Ja Garozas kungs tā vēlas, tad viņa... Nu, tēvs, ja tu viņa vēlēšanos gribi izpildīt un atstumt no zvejas tiesībām mūsu pašu ļausis, tad tu pats vari braukt pa vārdu Surmani. Nav vērts. Ei, vīri! Ko tu skautā? Ielej! Sācies, katrā! Ei, ēlaisties! Jāskarīr! Atagār nošķi laisni mātes, kā klējā! Kāda tu esi nodegusi brūna? Bet tev jau es netieku ne tuvumā. Nu jā, nu tur jūrā saule vairāk cepina un aprau vējš. Apsēdies. Oskar. Jā. Daudz par to esmu domājusi. Bet tas ir pareizi, ka tu dienu un nakti mocies pa jūru. Kā tā? Vai Roberts tev nevarētu palīdzēt? Nu, ja nu, viņam jau ir jākrājas spēki ziemai. Nu, darbā viņš tos daudz labāk sakrāsta nekā slēptoties pa jūrmalu. Kas tas par viņu dieviņu? Tas ir putu vīriņš. Vienreiz pēc vētras es to atradu jūrmalā.
Tas ļaudis stāstīja tādu putu vīriņu, uzdāvinot kādam. Tad tas dāvinātājā iemīļoties. Nu, ko tu? Es viņu dāvināšu tam, kuru mīlu. Oskar, tu kādreiz gribēji mācīties tālāk. Abi jau Rīgā nevar dzīvot un studēt. Vienam jāstrādā. Tu esi labs brālis. Un dažreiz ir tā, it kā es dzīvotu sasietām rokām. Un kaut kam jānotiek, lai es izrautos no šīs stāvokļa. Bet nekas nenotiek. Vai es tev nevarētu palīdzēt? Nē. Tu man nevari palīdzēt. Saka, Oskar, kāpēc tu nenāc aprunāties par saviem plāniem ar manu tēvu? Viņš tevi saprastu. Ja viņš būtu cits vīrs, jau sen to būtu darījis. Bet viņš ir arī tavs tēvs. Nu, un ja es viņam tuvošos, pa man sāks visādi domāt. Ak, tu muļķīti. Tad es varu pateikt tēvam, kad atnāksi. Nu, ja tu tā vēlies, tā jau jāaiziet vien būs. Venta. Kā tu man nobaidīji? Nu. Nāks uz jūru. Gribēju. Man vajadzēja. Mēs tikko beidzām vertiņģes. Un es atskrēju uz jūru. Noskalot rokas. Turpat pie žāvētas taču arī ūdens. Skat, kā uztrupējusies. Ar šīm drēbēm tu ēri reņģis. Es varu darīt, kā man pašai tīk. Un es taču tev arī nepārmetu, ka tu satiecies ar Banderu Anitu. Es tev gribēju ko... Ne, nekas nav noticis, bet var notikt. Es tevi nesaprotu. Tu esi... Tev ir bīstami draudzene. Par ko tu runā? Es runāju par savu brāli. Un kas tad ir? Nekas nav. Tikai, ja tu domā, ka Roberts darīs visu to, ko sola, tad rūpes maldies. Jā. Bērnukas, es gribēju tevi tikai brīdināt. Rīgā. Ko viņš gribēja? Viņš gribēja no tevis. Kerēja sirdī. Nu skaties, tik ūdens līdz kilaudām. Vai te izsmelt? Es kur tā liekšķera pazudusi? Un ārēji palikt. Šeit
Patīs būda jums paņem poša liekšana. Labs ir! Kādēļ es te mānītu? Pēc gada es beigšu studijas augstskolā, un tad tikai tu redzēsi, ka mēs sāksim dzīvot. Robert. Jā. Bet kā tu teiksi savējiem, ka tu gribi mani precēt? Tas viņiem nemaz nav jāzina. Vispārīgi. Nevienam tas nav jāzina. Man liekas, ka neviens ar neko nezina. Izņemot Oskaru. Nu, ko viņš? Viņam šī lietā nekas nav sakams. Mēs taču esam jauni un jaunību vajag baudīt. Saki, kas mums to var liekt? Ko? Baudi zaļo jaunību, nebēdā par nebiedu, dzīves brīdi jaukā, kamēr sirds straujas sirds. Nu? Tas nav labi. Kā nav labi? Es esmu tāda. Ko? Ilgāk vairs nevar gaidīt. Nakti mājās jau paliek aizdomīga, Robert. Skanie muļķīgi. Cik tas ir muļķīgi? Ko lai es tagad daru, Robert? Tens, lai paraugi. Kaut kas jau būs jādara. Dod man pāris nedēļas laika. Gan es kaut ko izdomāšu. Cik tas ir muļķīgi. Dievu puses tu nevienam nesaki ne vārda. Citādi visam ir beigas. Saproti? Labi, Robert. Neteikšu nevienam. Redz, ja es tagad aizbrauktu, tad līdz rudenim varētu nolikt pāris eksāmenus. No jā. Tikai tagad ar to naudu tā pašvakā. Pēdējās nedēļas nekā nedeva. Ja nezvejo, tad nav. Au nezvejo. Oskars taču katru dienu iet jūrā. Visvairāk gan viņš zvejo pa malu, tikai ne zīvis. Redz, viņam te esot kāds skutis. Skutis? Nu jā, kā tu viņu sauc? Nu tā
kurai viņš iesvētībā uzdāvinājis zelta pulksteni. Jonet, kādu pulksteni? Lidija, varbūt tu kaut ko zini? Tā jau laikam būs zāles sēde. Nu jā, tā jau laikam jau. Labvakar. Nemaz vairs netur ūdeni. Sen vajadzētu jaukt. Ietaupīšu naudu nopirkt. Ietaupīt? No kāda? Tad redz, kādu naudu saņem. Tomēr. Zālīšu centrēt esot uzdāvinājis zelta pulksteni. Tad, nu kā? Tu esi sācis dāvināt pulksteņus. Nav jau nu ko, Oskar, ka viņa tev neiedāvina ko pretī. Maksāja. Kas? Pulksteni? Neatceros. Varbūt 50 latus? Varbūt. Kas tas ir pa pudelēm? Kādi pētki bijuši, kamēr esi jūrā. Kad tās viss izdzer? Vai tu man tās nevarētu pateikt, cik tās maksā? Jā. Kas tas tu īsti domā braukt, Robert? Parīt tev dzimšanas diena. To taču to nosvinēsi pie mums mājās. Labi. Dzimšanas dienu vēl varēs nosvinēt. Pagad. Kāds mums šodien ir datums? 30. jūlijas. Tātad pēc 2 dienām. Nedrīkst nākt pie manas mājās. Ko šis tas darīs, Robert? Uz manām vēstulēm tu neatbild, uz izrunāšanos nenāc, par mani nemaz vairs nereiķinies. Robert, ko lai es daru? Ja ko tad es tur varu darīt? Nevar. Bet tu taču soli. Robert, palīdzi man. Palīdzi man, Robert, palīdzi man, Robert. Bet man tas nepalīdzēs. Bet es un izstāstīšu visam ciemam. Nekur tu neiesi. Neko tu nestāstīsi. Un neviens arī netiks.
gusta el copa de hotel. ¿Has puesto tierra? Cambió. Pero bueno. Non stai che fanno? Ehi, questa che maniera. Ehi, che sacca. Ehi. Ehi, sacca. Ehi. Hier war ja gewaucht. Und da bin ich. Juckert im Glas, Bierkampf und nichts mehr bei. Danke, meine Scham, Urbaum und Dichter Schametten ja abziehen. Ah, wir wollen es mal stillen ein Grab. Wer weiß, die Jure brauchte. La vacca. Schwester, veniamo glasi, leiti in mani casa. Veniamo. E si gatto, che fuica. Stava lì come a cercare da scopi pulsi. Pensa che sta da piede, va. Tutto vero vuoi?
pirms jau, kundze, tā dzīvo brīvie mūsu laika cilvēki, kas nepatīk taispriedumus. Es nu nezinu. Es gan laikam tā nevarētu. Vai tā nav skaista dzīve, ko? Jau ir mums jau, kundze. Un ja jūs atbraukt pie mums Rīgā? Robert, iznāc drusku laukā. Man tagad nav laika. Robert, iznāc drusku laukā. Redzi, kā trīnum nav jāpiedzīvo. Nu neši, kur viņš par vedīs. Dabas vainas dēļ viņai bija jāmeklē nāves zāļu pēc. Vai vaļā, tu nespēj drēbes! Stāt! Tas sporta procedūra. Pirmīt jau viņš Roberts kaut kur aizties. Tad jāiet paskatīties, ka tāds trakais man to puiku nenomūs. Bet nedarunās, Robert. Aizlaid puiku vaļā. Kāpēc tu viņam uzbruki? Kāpēc? Pārmācīju nelieti. Un ja jūs gribat zināt vēl vairāk, tad uzklausāt. Šis cilvēks, mans tā saucamais brālis, lai viņš taisa tūlniņ kā tiek. Nekliedz. Lai viņš var atdot zemtai dzīvību. Rok, Skaties. Tad es prasu, lai Roberts tūlniņ pazūd no šejienes. Tas, ko tu te prasi, man neko nenozīmē. Es tev vēl esmu saimnieks un noteicējis. Tu maldies, tēvs, ja tu ar turpmāk domā, būs mans vagars. Kas es jums visu laiku esmu bijis? Dēls? Nē. Darba lops. Vergs. Kalvis pēc algas. Bet uz priekšu tas vairs tā nebūs. Tagad es strādāšu pēc sava prāta un dzīvošu pēc saviem ieskatiem. Man ir 26 gadi. Bet ko es esmu redzējis par tavus jaunus? Roberts Paliks. Man jāiet. Jā. Ja tev te nepatīk, variet, bet Roberts Paliks. Es to tā gribu. Bet ja tu ej, tad aizmirsti, ka te tev kaut kur ir tēva mājas. Es atpūšos. Šovakar nebūs tālu. Tepat līdz podamiešiem. Starpēc vainas no pirmā laika neliek tajiem. Lai te jau redzi. Ko tu tagad domā uzsākt? Cīņu. Ar labu te nekas nav panākams. Tagad viņi pa mani ņirgajās. Kad viņam rādīs savu darbu, redzēs, kā tad viņi pa mani sniedz. Tagad es zinu, ka atgriezīsies kā uzvarētājs. Tad ir jāuzvar Oskars.
Darjā. Kas saka? Brālis Teodors, vai tu tur? Patīk? Mums tie Latvijas ir. Kur viņš ir? Sargieties, ka jūsu sirdis netiek apgrūtinātas ar zūdīšanos pēc uzturām. Jo viņa nāks kā rūkstoša auga, kas sasa valstā visiem. Tā diena ir tuvu, un tas nelabais staigā pa pasauli apkārt kārdinādams ļaudis. Tāpēc sargieties no liekas ēšanas un dzeršanas. Sargieties no miesas kārībām. Esi tik labs, palūdzu papu un mammai. Papa, ātram daudzagies mums. Citādi jau brālis Teodors tevi izsludinās panti. Vasarā diena ir tuvu, un es esmu nācis jums to sludināt. Atmetiet savus grēcīgās domas un klausieties manos vārdos, jo es esmu tas pravietis zemes virsū. Tā kā pasaulīgā manta nenes svētību, tad sametiet savu naudu kopīgā kolektē un nododiet to man. Sametiet kolektē, sametiet. Nu, skat, kā cienīgs un tik vēlā vakar stundā. Labvakar. Vai kas notiks? Labvakar. Ne, nekas nav noticis. Mēs tikai mājās izšķīramies. Vai? Nu, pa ko tā? Nu, to es pastāstīšu rītu. Tagad es gribētu zināt, vai es varētu dabūt pajumti pie jums kādu laiku. Nu, ja nu, par ko te ne? Nu, piesēdies. Mums gan augšā viens iedzīvotājs jau ir. Kas tad? Mans brālis Fredis. Fredis? Nu, tas, kas brauc uz kuģiem un dzīvoja Amerikā. Tagad palicis tik bagāts, ka bail. Aizvakar jau tikai atbrauc un tagad dzīvos pie mums. Jā. Tā. Bet tas nekas. Mums augšā vēl viena istaba brīva. Jā. Nu, paldies, māsiņa. Paldies, tev ar svaini. Jā, bet iesim atpakaļ sapulcēt, citādi brālis Teodors dusmosies. Nāc vien to ar Oskaru. Nē, nu es nezinu, ko tad es Ko nezināt, Frēdis jau iekšā sēž un klausās. Nāc vien. Tā? Nu, kad jau tas var izturēt? Ko tad es tad daudz runāšu? Un tad jau iesar. Tā. Te nu būtu tā man jaunā valstība. Taču viņa mani... Tas nu gan ir dūlns. Tik riebīgs balss man pat Amerikā nav gadījies dzirdēt. Dzīv. Nu, vai tu zini, nav ar brīnums, ka tēvs viņu izsims no mājas.
cik likt pastardienā pie miroņa modināšanas. Nemaz bazuņu nevajadzēs. Tu oskar to nak ieliest uz augstā nelabākstā. Paldies. Redzamāt, tas viss vēl notika sapulces iespējā. Es dziedēju savu vakarlūkšanu. Bet izklausījās tā, kā tev kāds tur kauš. Un tu ar Frēdi vakar aizgāji tik agri no lūkšanas sapulces. Vai tad tev nepatika? Tur? Gadrīz neviens smuks meitas nebija. Ak, tu grēka gabals. Vai nu svētās sapulcēs par tādām lietām jādomā? Nu, protams. Taisnība sakot, vakar vien tāda tumīga. Man gadījās blakus. Kamēr brālis Teodors mūs šķīstīja, es viņu bildināju. Un šodien domāju, būs jāprēc. Esi tu gan ar Frēdi. Katru dienu tu bildini cik. Tā daudzīdamies ar meitām, tu izvakarēs visu naudu. Tu labāk nevajadzēja ko uzsākt. Olreit, Bet ko lai te uzsāk? nu, atver bodi. Ot? Jā. Silts, daru paperos? Nē, no man bodnieks nezinās. Un tad uzcer vasarnīcu. Vārsamītas tā neatmaksājās. Nu, bet naudu turēt tā bez apgrozības ar nav nekāda aprēķina. Es vēl padomāšu. Varbūt, ka prāpās kaut kas labāks. Padomā, Alfred. Es vēl noiešu jūrai. Tu nenāks rīt. Vēlāk. Un tu Oskar. Es varēšu vēlāk. Grēcīgi ir tie, grēcīgi ir tie, valsts paravistāji, šokar jāatnāk svētīšanas sapulces. Olga! Māte Olga! Kas tur bauro? Tu brālis Teodors. Vai brālis Teodors jau nomodās? Es tūlīt apnesīšu kāds ūdens. Karstu ūdeni. Ko tu šo plucināt, vai? Kāpēc viņš augstam nevar mazgāties? Kā saldēties un tāds, kas runā sapulcēs, kas iedās? Tu jau negludi tā aptekais, kā viņš būtu pats sports. Nu, dien, visiem pataksīs dūmu. Un kā rādas visvairāk mūsu rādas. Jā, nē. Bet pirmīt, tad te runājāt par kādu pasākumu. Man ir viena ideja. Kāda? Uziet maukšu manā izglā. Bet vai ar to var kaut ko nopelnīt? Es domāju, ka varētu. All right. Tas lūk ir mana jūras motu projekts. Un cik viņa apkalpošanai vajag cilvēku? Vai jau pietikta 2? Ei, nu. Lašu vada vai 10 vīru. Un būva arī daudz lētāk kā lašu vadam. Lieliski. Un cik pēc tavu aprēķinu tāds mūrs var izmaksāt? 1,500 latu. Cik domā viņi nopelnīt? Grūti pateikt. Mēs varam palikt turīgi vienā vasarā. Ei, nu. Bet var gadīties, ka vētra murdu saplēš un mēs esam izputināti. Riskants. Traki interesants pasākums.
Kurās vietas jau ir? Viens ir. Un kas tas ir? Vai nevis Manders? Ei tikai tu, Fred, nevienam par to, ja nes. Nē. Lūdzu, apmēram šo šlapu. 1/3 daļa, tas būtu apmēram $100. Pavēlas to naudu. Es piedalos. Rokas šurp. Tu redzēsi, Fredi, no šīs lietas vēl kaut kas iznāks. Tu esi bērnu pulveri, Oskar. I know. Un ja šis pasākums mums izdosies, tad izdosies visi citi. Un tāds, Fredi, tad... Bet tagad strādāsim un gaidīsim nākošo vasaru. Par šiem gariem ziemas mēnešiem būtu tikuši. Tagad tikai nesīsim savu cepeni laukā un šūsim kopā. All right. Papa, vēl noiešu lejā pēc prezentā. Ko es tev gribēju teikt, māsiņa? Pirmiņ bija klētī, man liekas, spēles sagrauzuši jauno tīklu. Vai? Jāiet apskatīties. Mazliet aprunāties. Vai jūs man nevarētu pastāstīt, kādus tikumus liek cienīt kristīgā ticība saviem draudzes locekļiem? Ir daudz un dažādi tikumi, kas... Piedodiet, mani interesē tikai viens. Sakiet, vai ir jāciena viesmīlība, kuru mums parāda kādā svešā namā, vai ne? Viesmīlība? Jā. Tas ir jauks tikums. Svētīts ir tas nams. Ko tu apgānu un izsmēji? Kur dienas daglis atrod laipnu uzņemšanu un izposta nama tēva ģimenes dzīvi? Saprati? Krāpnieks! Es nekā nesaprotu. Ievēro. Es te visu ziemu skatījos, kā tu šos ļaudis mocināji. Bet nu ir dieta. Un ja tu man tūlīt no šienes nepavadīsi, tad mums būs citādi. Saprati? Jūs tāds esat, kad jūs drīkstatat? Gan es tev parādīšu, kas. Mums ir sākums. Īglis pavisam vesels. Ko? Jā. Un es atkal domāju, kas apģērs. Ko tas jūs sakat? Mēs? Mēs taču māsiņu runājam par kristīgiem tikumiem. Labi, sen tev bija laiks atgriezties. Redz, mīļā māša Olga, man tūlīt jābrauc uz Rīgu. Kā tad tā? Un vakar sapulce? Jātiek. Jā.
nu tu māsiņu pūlēsies. Gan jau es pats Jaunkunga aizvedīšu. Bet, man pa ceļam māsai Olga šis tas vēl jāpasāk par mūsu nākamā visapulci. Tā? Nu jā, varbūt tomēr. Nu labi. Es māsai Olgai atrakstīšu vēstu. Nu, redz, cik jauki. Tad tikai tu māciņu atver zirgu mājā. Bet mēs ar brāli Silvadoru tikmēr sakravāsim savas mantiņas. Vai ne? Šodien pēc no motu šūšanas nekas neiznāk. Kāpēc, ne? Mestījās jāved uz miestu. Nu, nekas. Es tikmēr aiziešu pats, ja modies pēc aktīvas darbā. Jo nesmējies viss, Oskar. Šoreiz tā lieta ir nopietna. Kas šī tāda ir? Nevar teikt. Paliks mērs. Jā. Bet tik daudz gan es tev varu pateikt, ka es viņai nāvīgi imponēju. Jā. Tagad, ja to izslēgšanas nemaz neimponēju. Kā nē? Teiksim, piedāvā konfekti. Pateicos. Lūdzu, miniet visu. Pēc jums stāvīt. Paldies. Kad es jums varētu parādīt Ņujorku. Kā tur ir izspriedz. Nu? Jā, piemēram, karusels. Jūs nevarat iedomāties, cik tas ir brīnišķīgi. Jūs sēžat tādā karuselī un jūs lidojat pa gaisu. Riņķi vien. Un apakšā spēlē mūzika. Mūzika? Jā, kad es jums saku, īsta mūzika. Jā, varbūt tas tabulēm. Un reiz es biju atkal panoptikumā. Tur bija izstādīti noziedznieki, gangsteri, bet taisni kā dzīve. Kad es jums saku, īsti burlaks. Nemaz nebija bail. O, bet it nemāc. Ja dām gan, paskatās, uzreiz nokrīt ģībonī. Nu, ja nebija tik stipri nervu kā man. Jā, un ja citreiz atkal es biju boks sacīkstē. Vai. To gan labāk nē. Pažēlojiet manas nervus. O, žēl, gan. Sakiet labāk, ko tad Oskars tā māja dara? Viņš pašlaik aizved to apstundu uz miestu. Tad jau var gadīties, ka viņš iegriežas arī te. Nē, tas ir viss. Ko šis te meklēs? Jā. Es nu gan tādu lūkšu man atvainot. Man jāiet dārzā pie bitēm. Lūdzu, es jūs pagaidīšu. Es nu gan nezinu. Man liekas, tur būs jāpaliek diezgan ilgi. O, žēl. Varbūt es varu iet jums līdzi. Nē, to gan labāk ne. Bites vēl sadzelas. O, žēl gan. Es jums varētu pastāstīt par Čikagas ķīniešu kvartālu. Nekās. Pastāstīsies kāds citu reizi. Sveiki. Sveiki, nākot. Jūs pagaidat man tepat. Jā,
brālītis, mēs varam gaidīt. Būtu gan laikam aizbraucis, ko? Nopus jau bija. Bet tas kauns arī ir. Es taču tevi gaidīju, Oskar. Gaidīju? Ļoti. Anita, es varu būt laimīgs. Mani mērķi sāks piepildīties. Tad, Anita? Ja, nu. Un tad? Dažreiz taisi bail. Bail, ka tas nav tikai sapnis. Bail atmosties, lai sapnis neizgaistu. Oskar. Jā. Lidija. Kur? Es jūs netraucēju. Tu tikai neaizēji, Oskar. Kāds nekas te? Čims patīk. Pacēlies. Kāpēc tu pie mums neatnāc? Atceries, ko tēvs teica? Lai es aizmirstot, ka man kaut kur ir tēva mājas. Kā tur iet? Pats zini, kā var iet. Aiz viņa teļ pārdevām jauno goli. Naudas vajadzīga. Robertam. Negaros piedzim savu parādu. Robertam mēs šodien no mājas nekā nesam varējuši dot. Tagad viņš pats strādā kādā ogļu kantorī. Nu tagad taču tu varētu nākt atkal atpakaļ. Nemāziņā. No tā nekas nevar iznākt. Ēstali pa jaunu, lai pavisam aizietu sāņus. Un es esmu pa vecu, lai ļaut par tevi paldies. Bet tās taču jau viss ir aizmirsis un piedevis. Ko viņš man var piedot? Man viņa piedošanas nav vajadzīgs. Oskar. Neprasa to, kas man nav jādara. Bet varbūt vēlāk. Bez tevis mēs aiziesim postā. Nu tad sveiki. Ko lai pasaku tēvam? Neko. Pasveicini. Māti. Paldies. Tomēr esmu kļavas dēls. Es saprotu, Oskar. Bet pacieties vēl. Un, kad tu būsi pierādījies, ka spīji to, ko gribi, tad tev neviens nelieks kļūt par saimnieku kļavā. Bet ja nu man neizdod, vai tu varēsi, vai tu varētu mani mīlēt arī tad, jā? Tu necītīgai. Arī tad. Vienmēr. Tu šo pleķi esot nopircis. Tā ir un baņķēr. Tā.
Nu, ko tad tu te domā? Būvēt? Celšu brālim Teodoram sapulču namu. Tā dzirdēju, ka tagad viņš nikcinoties pie tevis. Bet tā kā tev rumbaini tev tās telpas tādas pašauras, tad es domāju... Nu, nespēlējies. Tad ir taisnība. Atnāc pēc 2 nedēļām, tā redzēs. Muļķis redz, kā tas ir ledus pagrabs. Ei, nu! Tāda būve! Es tikai gribētu zināt, ko tu liksi viņai iekšā. Rudas kābēšu kā burķus vairumā. Nekā, brāli. Nestāsti tu man pasakas. Es tikai gribētu zināt, ko tu glabās uz tā ledus. Uzglabāšu savu dvēseli šķīstu un nevainīgu līdz vasaras dienai. Diezgan mani draugi, brālis Teodors un Garojas saka par to lietu. Ko? Ledus pagrab? Liels ledus pagrab. Ka es jums saku, Garojas kungs. Kai tiktu man kūmi. Kan tu man stīkstīsi, kad rastiet pie stīgas. Jā, pārta, orta. Ir kas vēka gabals, jāsapot, ārā no mājas. Kas? Jā. Kad viņš šeit nebūs, es varēšu atkal apsieties savā mājas un vispūs. Apveic. Bet kā tu dara? Rūpēt man stāstīs, kā Oskars aizūties ar kodēta paktermi. Jāsaka proši, tu aizvedi atpakaļ. Lieli! Tavs plāns ir labs, tā viņš ieskries slavā odī. Tikai tu rīkojies uzmanīgi un jau laiku pasapulties. Tā. Tad viss kāds pazudīs un mums vairs nevajadzēs apstīties apēst. Vai tas ir sēka darbs? Sēka? Tādi sēki, kad ir spiedi, ka tu man tādi tās kungas, galvas, abas. Tu tikai man izdari visu. Nākās. Nu, tad tu izdari man visu, kā nākās. Ar mani nebaidzies, Garojas kungs. Nu, tad mēs paliek uz nākamo svētdienu. Nākamo svētdienu. Ja, nomusīti. Mēs gulējām un sargājām murtu. Lai nekost mušas, pārvilkam tīklu pārgālu. Ak, tad te nāk ar skatītāji. Var tā kā uz cirks izrādi. Cirko, Oskar, vajadzētu jāaptaisīt sēku. Vārdsmuce, līpa nav. Smuki nopelnīt. Jā, es jau arī taisnīgi sakot tādu. Gribēju redzēt, kāds tas Cepelīns īsti izskatās, kur brālis Teodors sapulcēs runā.
pieni. Kā vēl? Vakaties sapulcē par tevi vien runāju. Par tevi vien. Jā. Jā. Par Antikristu nostautu nolādi. Lai lād, Kati. Kaķa lāst jau debesīs nekā. Jaunkunst? Dann jūs man glaimojiet, vai tad es vajag pēc jaunkunst izskatos. Nu, ja pieniet acis, atgadītās par tādu patreiz. Es jums atvisināju šņabi, ka zins vai neesat darbā sataisījies. Iedzeries. Man negribas. Ej aiznes džinīm, tas jau ņem visi iekšā. Tas jau izdzer gan, bet pa precēšanos nedomā. Atkārtās kaut. Nu kā? Sakiet, Janskungs, arī ciemā meitas runā, jūs esat tās trakses tiem meitiešiem. Pažilāj, es esmu brīva, es esmu besā. Kādu būs, kā? Varētu gan, bet es neprecēšos. Kāda gan? Man tādi vīrieši trakot patīk. Trakot patīk. Rakīne kungs, es jau aiziešu stūmus. Es kāds aicinu, nākat arī jūs. Labi. Jā. Vai brālim Teodoram nebija taisnība? Antikrists cilvēka izskatā apskaties mūsu ciemā. Tāpat stardienu acīm redzot tuvojas, un tas nešķīstais taitās mūs aprīt. Aprīt. Tikai kurš turu? Jā. Iesim no lejā, paskatīsimies, ko šie dara. Iesim! Kaķarura ujās. Tad te nu strādā. Vai tad drīz tas cepelīgs būs gatavs? Drīz. Jā. Tagad jau tā gaisa kuģošana modē. Vai tu zini, kāpēc mēs to cepelīgu te būvējam? Nu? Pastardienai. Ko? Jā. Grēka plūdos mūās paglābās ar šķīras, bet tagad pasaule sašķīdīs un varoreiz paglābties tikai gaisā. Kā tu esi? Labdien. Vai jums tiek ļauts kungs ledus pagrabu? Jā, ir gan. Vai jūs nebūtu tik laipni un neparādītu man savu ledus pagrabu? Kāpēc? Te būtu kratīšanas orders. Lūdzu. Kādu pamatu? Man ir ienākušas ziņas, ka jūs savā pagrabā glabājot kontrabandu. Jā, un arī zivis, kur zvejošana pat labāk aizliegta. Tā. Jā. Vai man ir tiesības pieaicināt ar lieciniekus? Lūdzu, kā vēlties? Tu attur. Ja vajadzīgs, es varu vajag par liecinieku. Kungi, neiesim. Kas tev būs? Cik te variet, un es teicu? Uģā! Te ir noticis pārpratums. Es jau jums teicu. Nu tā tad viss kārtībā, Kļavs. Nē, tā viss ir kārtībā. Ja jūs gribat atrast kontrabāru, pameklējiet vīram dēļ.
Jaunrumbai nebija smuki. To tu pastāsti garozam un brālim Teodoram. Jaunie pāri taisoties uz kārtām. Jā, tā ir. Un man jāsaka prātīgi dara. Labāk tā kārtīgi aprasts, kā tā mētājas apkārtas saturu un goda. Kā mūsu Oskars. Kas tad ir ar viņu? Tīrais negals. Es saku, būtu kāda meita viņa reiz pievākus, tad mums būtu miers. Bet tagad saulēm naktīm blandas apkārt gan ar šādām, gan ar tādām. Un tas trakākais pēdējā laikā sākas kuķis vest arī mājās. Nu, ko jūs par to sakat, Jankundzi? Man tur būtu ko teikt. Nu tad, sveiki, Jankundzi. Kas tev kaiš, Anita? Nekā. Nu? Jau trešo dienu mūrs stāv jūrā. Bet kā tukšs, tā tukšs. Ievalā tikai es atklāti nepiedalījos tai mūrta būvē. Tagad viss man dos glābs, kaut arī nauda pakala. Man jau $800. Puķi! Briesmīgākais izvoku. Es drīkstu jūs pavadīt, Anastānis Jankundzi. Gribiet? Es jums izstāstīšu par Pelšķiem Spānijā. Tas ir? Jā. Nu, ko tu uztraucies? Lai tam mūsu jūrmlā labs, kā tev ir nozvejojis. Te jau nu ne. Nu tāpēc. Būs citiem, būs arī mums. Vai tu tici, ka tiešām mūsu mūrdā kādreiz būs plaši? Jābūt, kur šie paliks. Nu jā, kad es biju Balks, atzīst, ka cīnījās demusies ar to briesmīgu Argentīnieti. Tā viņa savu. Briesmīgu rokiem. Sirdsbomba. Vienreiz es atkal biju ķīniešu kvartālā. To izmanāt Oskars. Negribētu, ka viņš mazliet kopās veikalis. Rīts atkal atnākšu, un tad es jums pastāstīšu par pašnāviekiem uz Bruklins tilta. Nekas jums nebūs jāzaudē. Ja nenotiks, kā es teicu, visiem atlīdzināšu. Anita. Labvakar, Anita. Labvakar. Nedroka Vanda. Es neesmu no tām, kuras tu vek pie sevis mājā pa naktīm. Kādam tām tu runā? Pajautā savai māsai. Lidijai? Nē, Olgai. Labi. Pavaicāšu. Kas jums bija? Nekas. Tikai domāju, ko tad? Būs vētrā. Kā tu domā? Vai mūsu mūžs izturēs? Nē. To redzēsim rītu.
var vienmēr bijis lūkošanas brauks. Vai tik te var, tur nav kāda līdzdaļa. Tas, ka nāk prātā. Viņiem tikai veca draudzība, tas ir viss. Es jau domāju, vai nu tu tīri tik traks būtu. Skaties, ļauj, kā tavs dēls cels savus pērbeles un skrandas no jūras laukā. Viņam gan esot frāšu tavu. Tas tavos jau nu gan turēs. Bet vai tu domā, kā Linums būs turējis to trako vakardienas mūkienu? Pagaidi vien, gan tu redzēsi, ko viņi cels no jūras laukā. Ko viņi tur trako paceltu? Amerikānis zien. Kaškanam arī ķēris. Jāks. Tu jau, Fredi, no laivi šodien es pavisam tā kā Abdulli. Noziet! Man ar viņš šogad nopietni norunāts. Ko taksties? Netiks? Pasties, ko man te jākstīja. Priecājies par dzīvi, kāpēc tu dzīvo, jo ilgi tu mums mirs, ir jāsnie no Amerikas. Fredi, kā tu nenokavē? Labi? Tu tomēr esi mans tēvs. Lūdzu, tu vari priecāties, Oskar. Tagad es tiešām varu priecāties. Es tev gribēju ko lūgt, Oskar. Vai tu nevarētu arī man uztaisīt tādu pašu mūru? Es tev maksāšu, cik tikai tu prasi. Vēlākoši, tēv. Vispirms es gribētu uztaisīt tādu krietnu murdu pats savu tēvu mājās. Vai ne tēvs? Jā, tēvs. Ei, īri, vai tirgu, jums paķērie! Sveic, Oskars Mārtiņu! Ko? 3000 mārciņu! Varbūt
pat vēl vairāk. Tas nu gan ir loms. Es jau centīju, tam Oskaram ir nakts. Nu, vīri, raudik laivā un jūs mana motora mastē. Laivā jau nu mēs viņu sakrausim. Bet tavam motora mastē gan nejūksim. Kāds joks. Vai tad tu viņus domā rītu pusdienā apēst kūku? Jā, vienu daļu apēdīšu, otru rītā laidīsim tirgū, bet trešo novietošu savā pagrabā uz ledus. Šitā gan. Jums, Rivka vīri, tur nekas nav sakams, ko? Ko tad ir? Vigalaši, ieteikt? Skat, kādi āpši. Viņš jums tos lašs ar savu cetelīnu nozvies no deguna gala, bet šie vēl neko. Viņš tikai slauks, bet jūs vēl turēsiet ragus. Jāva, vai tas ir tavs dēls vai nav? Tās dēls jau no tā kā būku domāts. Bet tas murts lūk nav mans. Gaidiet jūs, Rivkalīni, es gan jums mācīšu ogas ēst, bet pērlus ļaut. Kādi jūs ar jūtīs un garpazas Sveidīsim dieliņus, tādus dieliņus, kādus viņu ciems vēl nav redzējis. Tu taču rīta zaļumballē būsi? Nē. Ko nu jokojies? Nē, es neiešu. Anita taču arī būs. Es taču teicu, ka es neiešu. Es neiešu. Viņš jāsaka. Citādi var visu mūžu nebūt miera. Kā klausīdamās te murgotajā, es visu dzīvi esmu sagandējusi. Tagad par vēlu. Nav par vēlu, Oskar. Es šorīt biju pie Anitas un izstāstīju viņai visu. Nu, tas? Jums taču vajadzētu palikt mieru. Viņi jau nevar nākt pie tevis, pēc kādas izskatīties. Bālē tur ir pavisam cita lieta. Tu aizstāvi.
ko trīks taču padoliet. Ei, nu. Ak, tu arī domā, ka jāiet. Nu, tad iet, Mārta. Viatin para jura, cascur de mi vi, reisia sulla casa, sielti kusielti, vinch daugava slainia, kam trauja i stil, als weine se jaula, priektas stä mir. Oskar, vai tu man roku nesniegsi? Ja tu turpmāk gribi būt mans brālis, tad jā. Tātad tu piedodi man. Manos spēkos nestāv tev piedot vai nepiedot. To var tikai, bet es būšu laimīgs. Ja uz priekšu man atkal būs brālis. Palatītis.
es. Tātad tev tas tur jau apnikā. Es tiešām tu domā, ka es viņu nopietni... Nekā nedomāju. Es redzu. Nekā tu neredzi. Tad jau tu būtu redzējis arī to, ka mīlu tikai tevi. Tu būtu sapratis arī to, ka pagājušā rudenī tikai tevi pēc es atteicos no augstskolas. Bet kāpēc tā tu? Man gribējās tevi drusku pasircināt. Es gribēju tevi redzēt greizsirdīgu, bet šis tūlīt sekulu gaisā. Esi gan tu man. Anita. Tad jau... Kas tad? Kāpēc tā? Glabāsim viņu pārmaiņas. Šodien tu, rītu es. Un mīlēsim pārmaiņas. Šodien tu, rītu es. Atbrāž vētra pār jūru, satrako ūdeņus, un atkal izzūd tālumā. Bet ūdens paliek. Un kad viļņi norimuši, jūra atkal tīra un skaidra. Nekas nav zaudēts no viņas dzidrajām zīlēm.